Mums ir pirmās 3 lielās balvas, galvenajās nominācijās un vairākas speciāla balvas. Produkts, tātad atzinības raksts konkursa Latvijas ekoprodukts laureātam. Un tas ir, es domāju, daudziem pazīstams produkts, nogatavināts bio siers čedars, akcijas sabiedrība Prēļu siers. Es esmu valdes loceklis, realizācijas daļas vadītājs, Arcams vārdā. Jā. Patiesas prieks būt šodien ar jums, saņemt tik augstu novērtējumu. Paldies! Mūsu uzņēmums ir nedaudz citas līgas spēlētājs. Jā. Tā biovide mums ir minimāli apzināta uz šo brīdi. Jā. Tas projekts iesācies tā kā ar citiem nolūkiem, jā, bet mēs esam tur, kur esam. Liela daļa produkcijas, protams, tā ir industriālais produkts, kas tiek eksportēts eksporta tirgos, jā, un tik neliela daļa produkta paliek Latvijā, šeit, jā, teiksim kādi 2% no saražotāja, jā. Un neliela daļa ir arī bioprodukts, jā, bet lūdzam novērtēt arī citus produktus, protams, jā, kas ir ražoti no sirds, jā, nāk no Latgales, no mūsu pieniem lielākoties, protams, jā. Tā kā ir arī vērts turpināt šo iesākto cīņu, jā. Tā kā virziens un vektors ir skaidrs. Paldies! Paldies! Un no pirmajām 3 lielajām balvām otrā balva ir tādā kategorijā kā labākais dzēriens. Un šis ir izcils piemērs, kā apvienot bioloģiski audzētu ārstniecības augu spēku ar mūsdienu cilvēka dzīves stilu. Un tātad balvu saņem biofunkcionālo dzērienu līnija Sijā Verī Berī. Garo stāsts jau no manis dzirdējāt. Liels paldies, jā, mēs ļoti lepojamies ar šo produktu grupu. Un, jā, arī nākamā ir bioproduktu grupa, tā kā turpinām. Paldies visiem. Tātad balvu kategorijā sabiedrības atzinība ar gandrīz 280 balsīm un neskaitāmiem dalīšanās un tā tālāk. Iegūst Tukuma piena un IV Biotiks sadarbībā tapušais baltais biokefīrs Vēdera balans. Un tas ir jaunums tirgū, kas ātri iemantoja daudz draugu. Tas arī savā ziņā ne tikai produkts, bet arī tāds veselīga dzīvesveida vēstnesis. Un balvu saņem ārste gastroenteroloģa un zīmola IV Biotiks izveidotāja Ilona Vilkoite. Ārkārtīgi liels pārsteigums un pagodinājums. Jāsaka, mēs kaut ko tādu nebijām ne cerējuši, ne uzdrīkstējušies pat domāt par šādu atzinību, bet, protams, neizsakāms prieks. Kā mana ideja, tas, ka pacientiem pēc endoskopiskiem izmeklējumiem mēs gribētu dot kefīru dzert, lai atjaunotu viņu mikrofloru zarnā, ir rezultējies tādā nopietnā produktā, kas 2 mēnešu laikā, kopš šis produkts vispār pastāv, ir iekarojis pircēju sirdis, pie kam esot visār mazajos veikaliņos, topiņos un vēl kaut kur. Līdz ar to mēs saprotam, protams, ka stils iet līdz veselībai, veselība iet roku rokā ar to, ka ir stilīgi būt trendā, dzert kefīru un vispār rūpēties par savu gramošanas traktu veselību, kas mani kā ārstu nebeidz iepriecināt. Un patiesībā sakot, tas paver durvis tikai jaunām idejām, mums jābūt drošiem, pārdrošiem varbūt kaut kādā ziņā, jāriskē un izskatās, ka panākumi ir tepat blakus, tikai jātic sev un jātic labajam. Paldies! Kategorijā jaunums mēs balvu sniegsim zīmola Gracija, ražotājs Felicija un biobrokastu pārslas Ričijs Rū. Arī šis produkts piedalījās sabiedrības balsojumā, un tas bija brīdis, kad mūsu sociālos tīklus rīkšķīt atzīmē Lauris Reiniks. Vēl es piebildīšu, ka man bija iespēja kā pirmajam mēdīju pārstāvim paviesoties Ādažu jaunuzceltajā rūpnīcā. Tiešām iespaidīgi, ka mums ir tādi bioloģiskie ražotāji, kas uzbūvē daudzmiljoņu rūpnīcu, skatās pāri visai pasaulē. Liels paldies par balvu, liels paldies par novērtējumu. Mēs kā uzņēmums lielākoties, protams, arī fokusējamies tieši uz augstas pievienotās vērtības produktu
radīšanu, ražošanu un tirzniecību. Un mums ir tiešām liels prieks, ka šī arī veiksmīgā sadarbība kopā ar zīmolu Ričijs.ru ir pavērusi gan un nodrošinājusi arī mums to iespēju gan palielināt bioloģisku produktu pieejamību tieši vietējos veikalu tīklos un arī ļoti sekmīgi startēt eksporta tirgos. Tādējādi arī palielinot eksportu. Tieši Latvijā arī Latvijā audzētas izēvielas tiek izmantotas šajā produktā un, protams, arī ražots produkts Latvijā un tiek arī eksportēts. Tā kā ļoti priecājamies. Paldies! Un nākamā kategorija ir labākais mairažotājs. Patiesībā, manuprāt, Latvija ļoti bagāta ar izciliem mairažotājiem un ja mums gadā ir jāizvēlas tikai viens, tas ir ļoti, ļoti grūti. Bet šoreiz tas būs zīmols piena aitas. Un unikāli ne tikai tas, ka produkciju ražo no aitas piena, bet arī tas, ka šī saimniecība atrodas Bauskas novadā, kur nebūtu bioloģiskā lauksaimniecība nav pašsaprotams lielums. Un patiesībā katrs bioloģiski apsaimniekots hektārs Zemgalē ir ārkārtīgi būtisks, jo Zemgalē ir tikai graudu klēts, bet arī mūsu zemes asins rit ar savu upju tīklojumu, un tieši Zemgalē strādājušie lauksaimnieki ir atbildīgi arī par Baltijas jūras veselību. Un Ilūta noteikti strādā tā, ka jūra priecājas. Jā, es arī ļoti pārsteigta par šo balvu, jo darbojos 10 gadus ar aitiņām. Bet asociācijā iestājos tikai šogad, un man zvana, ka man pasniegs balvu, bet saimniecība man bioloģiski jau no 17. gada, tā ka šogad mēs arī ar aitiņām kopā svinām 10 gadus. Kā es arī iegūstu aitu pienu, arī visu pārstrādāju. Tā kā paldies aitām, kā es vienmēr saku pašos pirmsākumos, kad braucu mājās no tirdziņiem. Es teicu, paldies, ka jūs esiet, jo es esmu instruments, bet jūs esiet, ar kurām es strādāju un par ko cilvēki arī priecājās. Tā kā paldies jums arī visiem. Paldies. Un speciāli balvu kategorijā celmlauzis saņem uzņēmums vai uzņēmuma vadītāji, kas vienmēr mērķtiecīgi laužas iekšā pa visām durvīm un arī izdodas panākt daudz un izdodas griķus no apnicīgas biezputras padarīt par inovatīvām uzkodām. Un to ir spējusi izdarīt Danīlinu ģimene no Zemnieku saimniecības Liepkalns, Rēzeknes novadā, kas izveidojusi gan griķu rezidenci, gan uzņēmumu Helsī Snacks. Un Jūlija, tu esi garu ceļu mērojusi vēl mazliet. Liels paldies, labdien, par novērtējumu. Esmu ļoti pagodināta, sveicieni manam vīram, kurš audzē bioloģiski. Tiešām mūsu stāsts ir ļoti vienkārši. Mans vīrs audzē, es dibināju uzņēmumu, pērku no vīra griķus un ražoju veselīgas griķu uzkodas. Un garšīgas, es ceru, arī paldies mūsu pircējiem un iepircējiem par to, ka novērtēja un kļuvām pamanāmi varbūt Latvijā tieši pēdējā gadā, bet 80% no mūsu saražotas produkcijas mēs eksportējam. Un tagad ar e-komercijas palīdzību domāju, ka arī jūs daži varbūt zinā par mūsu produkciju, jo arī Latvijā tagad esam vairāk pieejami. Un paldies par novērtējumu. Kategorija uzlecošā zvaigzne. Prieks par tiem ražotājiem, kas ienāk tajās nišās, kur iepriekš pašmāju bioloģisko produktu piedāvājumu nav bijis. Un šoreiz tas ir saimniecības pienjāņi, radītais sidrs, kas ir viens no šādiem piemēriem. Tāpēc Inese, ābeļu pavēlniece Inese, nāc pakaļ balvai. Labdien! Protams, paldies par šo novērtējumu kārtējo reizi. Un tas ir pierādījums tam, ka to, ko saražojam paši, to arī paši pārstrādājam, gatavojam blakus produktus, kuri arī ir tikpat noteikti vajadzīgi veselīgi, lai arī tas ir ar kaut kādu citu pieskaņu, bet tas ir blakus produkts un bioloģisks. Un paldies! Un, ko es gribu piebilst, ka visu mūsu produkciju, ko mēs saražojam bez āboliem, mēs notirgojam Latvijas tirgu un pagaidām nav nekāda vajadzība tik tālāk.
Paldies arī par tiem āboliem, kas katru rudeni ir Rimī veikalos un plaši pieejami. Nākamā speciāla balva kategorijā sadarbība. Jā, spēja sadarboties droši vien ir kaut kas tāds, ko mums Latvijā visiem vēl ir jāmācās, bet tie, kas sāk, tiem arī sanāk. Un ir kāds pavisam jauns kooperatīvs, bet darbojas ar lielu jaudu. Šīs raķetes pilote Ieva Sprīža šodien ir ārzemēs, jo lūko pēc jaunām idejām. Tāpēc aicinu šeit priekšā citus kooperatīvu dalībniekus. Vidzemes bio ābolu un ogas. Ko es varu teikt, runājot dzīvnieku vārdiem, ēdiet vairāk ābolus un plūmes, un lai ir kaut kur tur bioloģiski, lai viss būtu. Pats galvenais mums bija sausēržu problēma, un šobrīd tā tiek atrisināta. Jau mēs skolu ēdināšanā jau piegādājam sausēržus. Man bija ābolu problēma, to mēs arī atrisināsim. Otram Mārtiem ir cidonija problēma. Vienkārši kopīgas problēmas realizācijā saveda mūs kopā. Mēs sākām pagājušā gadā šeit pat konferencē satiekoties un runājot, ka kaut ko vajag darīt, un esam nokļuvuši līdz īsām piegādes ķēdēm un nodibinājuši jau kooperatīvu, nostartējuši vairākos projektos. Ieva šobrīd ir Spānijā Taste projekta ietvaros prezentē mūsu pusdienkārbas, kas ir arī šeit iekšā, vēl nav līdz galam produkts. Paši mēs saņēmām balvā savas kārbas, un tas produkts ir domāts tā, ja bērni iet ekskursijās, tad tur būs līdzsvarota pārtika, dzēriens, viss, kas dienai vajadzīgs ir, un nebūs jāsmērē maizītes līdzi. Tā ir speciāla balva kategorijā dzinējspēks. Kamēr citi runā, Saiva dara, kamēr citi saka, ka bioloģiski ēdināt skolēnus ir neiespējami un dārgi, Saiva pierāda pretējo. Viņi izveidojas pirmo bioloģiski certificēto pašvaldības skolas virtuvi Latvijā, iedvesmas avots mums visiem. Aicinu nākt priekšā Saivu Vītolu no Jauno līderu vidusskolas. Paldies, ka pamanījāt, ka novērtējāt. Ļoti liels prieks saņemt šo balvu. Vai man bija grūti? Es teikšu, ka nē, jo tas bija mans lēmums, tas bija mans izaicinājums, lai manu skolas ikdienu, to direktors ikdienu padarītāku, krāsaināku, izaicinošāku, un tas man ir izdevies, un viss varbūt sākās tas ceļš uz to bioloģisko skolas virtuvi arī brīdī, kad man uz domas rīkojuma papīra vibrēja, jau mans leģendārais skaitlis €72, tas ir cipars, kas ir jāieliek skolēnu porcijā. Bet tā kā mūsu skolā ir sava virtuve pašvaldības, tad runājot ar saimniecēm, sapratu, ka mūsu porcijas cena ir 90 centi vai arī eiro. Dārgāk mums nekādīgi nesanāk, kaut vai bērni bija labi pēduši, porcijas bija liels un skaists. Un tad šī brīdī mums ar saimniecēm radās diskusija, kā mēs varētu savu porciju padarīt dārgāku. Un tad bija šie atslēgas vārdi. Pats pirmais no saimniecēm bija pērkam pusfabrikātus, būs mazāk jāstrādā. Pēc tam bija nākošais, varbūt nepērkam saldētās pangasīs, bet pērkam foreles, bet varbūt mēs varam pirkt nevis saldētas vistas, bet tepat vietējās vistiņas, bet varbūt mēs pērkam bioloģiski. Un tādā veidā mēs nonācām pie šī atslēgas vārda. Tas bija apmēram pirms 2 gadiem, kad mēs ķērāmies klāt šim izaicinājumam. Tagad eiro vietā mūsu porcijas maksā, nevis maksā, bet kalkulācijās mēs redzam, ka maksā €40, mums vēl ir handikaps, 32 centi. Mēs drīkstam vēl pirkt bioloģisko produkciju, un tas, kas bērniem ir uz šķīvja, puse bišķiņ vairāk maksāts ir pa bioloģisko produkciju. Tātad 70 centi aptuveni ir bioloģiskā produkcija un 70 centi ir pārējā produkcija. Tāds mums tas ceļš bija, bet prieks par virtuves komandu. No sākuma gāja grūti arī ar šo te komandu sadarboties, bija dažādi izaicinājumi, bet prieks, ka ejot virtuvē meitenes pēta, ko ēd skolēni, kas viņam garšo, kas negaršo, un varbūt dialogos dzirda tādas frāzes. Burkānus izlasīja no sautējuma, varbūt nākošreiz arī vējam. Direktorīt, mums ir jau 5 nedēļu ēdienkarte, tātad katru dienu ir cits ēdiens, un es viņam prasu, varbūt varam arī 6. nedēļu izdomāt. Viņa saka, nē, direktorīt, ej uz savu kabinetu un strādā. Tā, paldies jums! Lielas paldies! Un pēdējā nominācija, bet ļoti nozīmīga konkursa Latvijas ekoproduktu speciāla balva kategorijā tirgotājs. Un to saņem Sijā Lauku Rudzupuķe. Un var piebilst, ka gan Rāmkalnu veikali pašos Rāmkalnos ar izcili svaigi cepto bio maizi
kuru šodien varētu nobaudīt no rīta uzkodās. Gan Klēts veikala Rimī tīklā ir labs atspēršanās punkts daudziem bioražotājiem, un lauku rudzupuķis ieguldījums padarot bioloģiskos produktus pieejamus plašākai sabiedrībai ir nenovērtējams. Un tāpēc balvu saņemt aicinu uzņēmumu pārstāvu Mārtiņu Paulu. Paldies visiem, paldies par balvu, paldies 55 apmēriem bioloģisko lauku ražotājiem, kas apgādā Rāmkalns un Klēts veikalus, arī lauku rudzupuķis kolektīvām, protams, jo bez visa kolektīva mēs to nevarētu izdarīt. Kopā strādāsim tālāk. Paldies jums visiem!